Nu, Čivrivu BMW cienītāji, pasties kāds atslēdziņas skaists, jā? Galvenais nepaliec bez viņām, vismaz vienu vajag rezervītē, tāpēc rekur uztaisījām šādu te skaistu, ar kuru var startēt, faini, ērti. Rekur oriģinālā, pasties jau ar jauno setiņu piekariņš klāt. Bet te ir interesanti nianses, pamēģināsim, nu ko pamēģināsim? Pamēģināsim piešķilt ar jauno atslēdziņu, pastīsimies stelējam iekšā, dodam bumerīti dziesmā. Un, jā, te ir, paskaties, tu zini vai ne, kas tas ir, ko tur stāstīt daudz. Viss ir stīgā, viss ir skaisti jauki, bet ir viena interesanta štelle. Labi, varētu pateikt, hide functions. Jānospiež 3 reizes parking podziņa, auto, šeit kondiška, šeit tālās gaismas 3 reizes, un tev aktivizējās. Pusties, kas tas? Oh, kaut kāda vēl funkcija ir. Interesanti, kas tas tāds ir? Kaut kur jāuzspiež vēl. Tev šitāds ir? Kas tas tāds ir, pasties? Nu, ko saki? Interesanta štelle, ne? Vēl te kaut ko var pārslēgt, pasties kompjūteris, tur vien aiziet. Pagaid, nu pagriez to rullīt, vēl kaut ko parāda mums, pasties. Izskatās, ka šī ir jauna ērā dzimšana uz vecajām ješkām, paskaties. Ej, nost! YouTube channel noteikti vari pielikt communication, jā, tev vajag internetu noteikti tur palaist iekšā. Tev standarta viss tā sistēma strādā, multimēdija te ir iekšā, un, principā, telefonu var izmantot. Viss ērti, feini, paskaties. Androids, bet tāpat laikā viss rukā rekur uz oriģinālās podziņas. Visi štepšeļi, viss tev tur bija, vai ne? Taču čotka savieno ieliec iekšā un gatavs. Jā, tā kā, nu, iekomentē šitā te gribēt savam. Auto leģendārajam BMW. Tā kā jebkurā gadījumā interesē atslēgas kaut kādu štela pa elektroniku, raksti zvani, lai veicās ar BMW.